Sveiki, YouTube, te atkal es jums gribēju nodemonstrēt, ko es atradu. Šo neskatieties, tas nav tas, ko es atradu. Tūlīt parādīsim. Cilvēki bieži vien kļūdās neieprivātojot savu māju, un es pašlaik esmu atradis vienu šādu variantu. Un jā, šis atkal ir tas skaigrids, kur es jums rādīju iepriekšējā. Un šeit redzat, cilvēks nav ieprivātojis. Un nekad, es atkārtoju, nekad neatstājiet sponžu vienu. Tas ir tā kā sponža jums ir ar privātošanas iespējas, tik līdz jūs viņu, piemēram, noliksiet šeit, tad viņš 30 blokus ieprivātos jūsu teritoriju. Neviens nevarēs tur neko darīt, un jā. Tāpēc, saprotat, es neko neesmu ņēmis. Es traucoties. Ja tas cilvēks, kas šo ir neieprivātojis un skatās video, tad es iesaku ātri ieiet, paņem savu sponžu un viņu uzlikt kaut vai rekusāsīs apakšā zem česta palikt, lai piemānītu plēču, ka tur nekā nav vai kaut kā tā. Bet nekad neaizmirstat palikt sponžu, tāpēc, ka tas ir, teiksim, tā kā, nu jā, es jau pateicu. Labi, tad tā.